Šodienas diskusija nav tikai par budžetu, finansējumu vai skaitļiem. Tā ir par daudz fundamentālāku jautājumu. Vai Latvijas ekonomikas modelis spēj ilgtermiņā nodrošināt valsts drošību, labklājību un stabilu publisko finansējumu? Realitāte ir vienkārša un vienlaikus neērta. Izdevumi jau straujāk nekā ekonomikas spēja tos nosegt. Jā, mēs redzam pozitīvas iezīmes. Ekonomika ir atgriezusies izaugsme. Pagājušā gadā IKP pieauga par 2,1%. Pieauga investīcijas, atjaunojas kreditēšana, pakāpeniski uzlabojas patēriņš. Taču vienlaikus skaidri jāpasaka, šī izaugsme nav pietiekami spēcīga un pietiekami ilgtspējīga. Tā lielā mērā balstās uz publiskām investīcijām un privāto pieprasījumu, kamēr eksports joprojām ir nepietiekams. Tas nozīmē, ka ekonomikas pamati nav tik stabili, kā mēs vēlētos. Šobrīd budžeta deficīts ir ap 2,4% no IKP. Tas vēl ir kontrolējams līmenis, taču pie nemainīgas politikas tas tuvākajos gados pieaugs līdz 5% no IKP, un vēl būtiskāk, fiskālā telpa kļūs negatīva. 10 gadus beigās tā tuvosies 900 miljoniem eiro mīnusā. Tas nozīmē, ka nākotnē valsts budžets būs jāveido nevis ar iespēju izvēlēties, ko finansēt papildus, bet ar ļoti ierobežotām manevru iespējām. Un kāpēc tas notiek? Pirmkārt, izdevuma spiediens. Pieauga aizsardzības izdevumi līdz 5% no IKP. Tas ir nepieciešams un pamatots lēmums, ņemot vērā drošības situāciju. Pieauga arī sociālai izdevumi un valsts parāda apkalpošanas izmaksas. Tas viss kopā rada strukturālu spiedienu uz budžetu. Otrkārt, ieņēmuma problēma. Nodokļu ieņēmumi nav pietiekami strauji. Tie atpaliek no ekonomikas kopējās izaugsmes. Turklāt tuvākajos gados samazināsies Eiropas fondu naudas plūsma un beigsies vairāki pagaidu ieņēmumu avoti. Tas nozīmē, ka esošā ieņēmuma struktūra vienkārši nav pietiekama, lai finansētu nākotnes vajadzības. Un treškārt, izaugsmes potenciāls. Latvijas ekonomikas potenciālā izaugsme ir ap 2% gadā. To ierobežo demogrāfija, darba spēka samazinājums un nepietiekama produktivitāte. Un šeit ir ļoti būtisks aspekts. Produktivitātes pieauguma Latvijā nodrošina ļoti šaurs uzņēmumu loks. Lielākā daļa uzņēmumu neaug pietiekami strauji, un tas bremzē visas ekonomikas attīstību. Tas nozīmē, ka mēs nevaram paļauties uz to, ka ekonomika pati izaugs un atrisinās fiskālās problēmas. Cienījamie kolēģi, ja mēs šos faktorus saliekam kopā, tad aina ir skaidra. Izdevumi pieaug, izaugsme ir ierobežota un ieņēmumi ir nepietiekami. Tas nav īstermiņa jautājums, tas ir strukturāls izaicinājums, un tieši tāpēc fiskālā disciplīna viena pati šo problēmu neatrisinās. Ir nepieciešama mērķēta, konsekventa izaugsmes politika. Un ko tas nozīmē praksē? Pirmkārt, ieņēmuma bāzes stiprināšana. Nevis vienkārši paaugstinot nodokļus, bet paplašinot nodokļu bāzi, mazinot ēnu ekonomiku un veidojot sistēmu, kas neveicina izvairīšanos no nodokļiem. Otrkārt, publisko izdevumu efektivitāte. Katram eiro budžetā ir jāstrādā ar skaidru rezultātu. Tas nozīmē pārēju uz rezultātos balstītu budžetēšanu, izdevumu auditu un efektīvāku resursu izmantošanu. Treškārt, investīcijas produktivitātē. Mums ir jāpārorientē investīcijas uz tehnoloģijām, inovācijām un eksportspējīgiem uzņēmumiem, kā arī jātīsta kapitāla tirgus un jāpalīdz uzņēmumiem augt un mērogoties. Ceturtkārt, birokrātijas mazināšana. Maziem un vidējiem uzņēmumiem nepieciešama vienkāršāka un saprotamāka normatīvā vide, nevis papildus administratīvais sloks. Piekārt, enerģētika, stabilas un konkurētspējīgas enerģijas cenas ir būtisks priekšnoteikums ekonomikas izaugsmei un inflācijas kontrolē. Un visbeidzot, cilvēku kapitāls. Bez kvalificēta darba spēka nav iespējama ne izaugsme, ne nodokļu ieņēmumu pieaugums. Tāpēc izglītība, pārkvalifikācija un darba tirgus elastība ir jāuztver kā ekonomikas, nevis tikai sociālās politikas jautājums. Un noslēgumā, šis fiskāla struktūrālā plāna progresa ziņojums ļoti skaidri pasaka, izaicinājums nav tikai lielāks budžeta deficīts. Izaicinājums ir ekonomikas modelis ar ierobežotu izaugsmi un vienlaikus strauji augošiem izdevumiem. Un tas nozīmē vienu ļoti skaidru secinājumu. Bez mērķētas ekonomiskās izaugsmes politikas fiskālā disciplīna ilgtermiņā kļūst neiespējama. Tikai savienojot fiskālo atbildību ar strukturālām reformām un pārdomātām investīcijām, Latvija var nodrošināt gan drošību, gan ilgspējīgu ekonomisko attīstību. Paldies!